iepriekšējos dievkalpojumus mēs runājam, ka izsacītām vārdam, ko mēs sakām, tam ir spēcīgs radošs spēks. Man arī, ka katram vārdam, ko mēs parunājam, tam ir spēks. Jo debesis radīts ir caur vārdu. Jo sākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, un tas bija iesākumā pie Dieva, un caur viņu viss ir radies, un nekas bez viņa nav radies. Viss ir radies caur Dievu. Tā kā mēs zinām, ka vārdam ir īpašs spēks, un ka mēs pielietojam šos Bībeles valodu un izmantojam ticības vārdus, mēs barojam savu nervu sistēmu tieši ar Dievu vārdiem. Jo Jēzus teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, Aiga ir mīļākā rakstvieta, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kad Aiga bija vēstis, viņa saka šitos vārdus. Dzīvot atkarībā no Dieva vārda nenozīmē tikai lasīt Bībeli. Nenozīmē tikai, jo lasot Bībeli mums ir jāpārdomā, ko mēs te lasām. Tāpat lasīt nav nekāda jēga. Jāpārdomā, ko mēs lasām, un katra rakstvieta var runāt uz mūsu vajadzībām. Kā jau es teicu, mēs, kā es arī tā domāju, un es runāju, es esmu kā mēs, lai izaugtu fiziski, mums saņem fiziski barīgi, pareizi fiziski barīgi. Mēs regulāri ēdam un arī fiziski izaugam. Un arī, kad mēs esam izauguši, mēs barojam savu fizisko ķermeni, pareizi, 3 reizes dienā. Bet vai tad mums nevajadzētu atrast daudz vairāk laika, lai barot arī savu garu? Jo kādu dienu mēs visi stāvēsim Dievu priekšā. Un mums svarīgi, ne tas tik daudz būs svarīgi, kā mēs esam izauguši fiziski, pareizi, bet būs svarīgi, kā mēs esam izvēlējušies savu brīvo laiku savai garīgai izaugsmē. Un Bībelē ir rakstīts, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev laimēsies. Pareizi? Tā ir, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs pārdomājam, apdomājam dienu un nakti, mūsu dzīve mainās. Narkomāni kļūst brīvi no narkotikām, alkoholu, smēķētāji, Mārtiņa Klauses smēķētāji no nikotīna kļūst brīvi. Dieva gars ienāk, Dieva vārds ienāk mūsu garā, un tad, kad mēs izrunājam skaļi, labāk ienāk mums. Mēs varam arī domāt un pārdomāt, bet labāk ir, kad mēs lasām rakstvietas un sakām skaļi. Un tāpēc, ka ir svarīgi apliecināt šīs rakstvietas ar muti. Jo Bībelē rakstīts, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tāpat mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka mēle ir mazs loceklis, kas veic lielas lietas. Ar viņu mēs slavējam to kungu, un ar saviem vārdiem, un ar savu kungu un tēvu, un viņu mēs arī nolādām cilvēks pēc Dieva līdzības radīts, bet tu tālāk rakstīts, ka tas tev nebūs notikt. Mums nevajag lādēt, mums vajag slavēt. No tās mutes tātad iziet svētība un lāsts. Tas ir rakstīts Jēkaba vēstulē 3. nodaļā. Tātad mums ir jāturās pie ticības apliecināšanas, jo mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis savu debesīm, Jēzus Dieva dēls. Tad turēsim pie viņa vārda apliecināšanas. Turēsimies nešaubīgi. Jēbriem vēstulē 10:2-3 teikts, jo uzticams ir tas, kas to ir apsolījis. Dievs visu to ir apsolījis, ka mēs būs uzticami, viņš visu, ko apsolījis, viņš arī darīs. Jo, kā mēs zinām, ka ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Tātad ticība, citur ir rakstīts Bībelē, citā tulkumā ticība nāk no dzirdēšanas. Un dzirdēšana, tas ir garīgā dzirdēšana caur Dieva izteikto vārdu. Kad mēs klausāmies Dieva vārdu, vai arī runājam Dieva vārdu, tad arī mums rodas arī ticība. Vienās citam ir ticība, citam nav. Kā vairāk tu klausīsies, tev būs lielāka ticība. Ja tu vairāk
Vai, piemēram, klausās Kristīgo radio visu dienu. Vienkārši rīt Mārtiņš, tas vēl guļ. Viņš saka, ceļies, ieslēdz Kristīgo radio 7 no rīta. Un tā viņš iet viņai, kamēr līdz pusdienlaikam taču ne. Un klausās. Un kad mēs uzticīgi apliecinām rakstu vietas katru dienu, mūsu gars, tas ir mūsu gars, mēs īstenībā cilvēks sastāv no miesas, gara un dvēseles. Un tā miesa, tas ir ārējais apaugs. Tas ir ķermenis, ārējais apaugs, un tas no pīšļiem seklis un ir pīšļos viņš aizies. Bet gars un dvēseli, kad mēs nomirsim, aizies no mūsu ķermeni, atstās mūsu ķermeni, mums būs garīgs ķermenis, un vai nu mēs nokļūsim debesīs, kur ir Dievu, vai arī nokļūsim, kur Dievu nav. Tāpēc svarīgi šajā dzīves laikā izvēlēties Dievu un garīga ķermeni stiprināt, lai viņš aug un lai viņš gūst uzvaras visās sfērās. Ja mēs to apliecināsim Dieva vārdu, tad arī tas tā notiks. Un šodien ir dziedināšanas dievkalpojums, un mēs, kur Kristēs palika? Viņš izgāja. Viņam ar tas vajadzēja. Šodien ir dziedināšanas dievkalpojums, un mēs apliecināsim arī tagad Dieva vārdu par veselību un dziedināšanu kopā ar mani. Tās rakstvietas no Bībeles, bet viņas ir tā kā apkopotas, un es viņas izteikšu vienkārši vairāk ar saviem vārdiem, kā Dievam tās teikt. Un jūs, Kristēt, arī atkārtot. Pie sevis kaut kā, nav obligāti skaļi, var pie sevis, var arī kāds skaļāk atkārtot, kā grib. Es teikšu, es klausīdams klausīšu, mans kungs, mans Dievs, tavai balsī, un darīšu, kas ir taisnīgs tavās acīs, un ievērošu tavas pavēles, un izpildīšu visus tavus likumus. Tad es ticu, ka tu, Dievs, nepieļaus nevienai tai slimībai, kas mīt pasaulē, nāk pār mani, jo tu esi mans kungs, mans ārsts. Un es kalpoju tev, kungs, mans Dievs, un tu svētī manu maizi, manu ūdeni, un tu novērsīsi visas manas slimības. Es staigāšu visus ceļus, ko vien tu, kungs, mans Dievs, esi man pavēlējis iet, un es dzīvošu, un man labi glāsies, un es ilgi dzīvošu tajā zemē, ko iemantošu Kristu. Dievs, pasargā visus manus locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts, jo es ceru uz tevi, Dievs, un es vēl tev pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Dievs, tu atpēc man dvēseli no kapavaras, un es dzīvošu mūžīgi, jo man ir mūžīga dzīvība tevī, Kristu. Dievs, tava žēlastība labāka par dzīvību. Manas lūpas, lai tevi slavē, kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota mana dvēsele, tā mana mute daudzina tevi ar gaveļu pilnām lūpām. Dievs, apžēlojies par mani, mani svētī, tu apgaismo savu vaigu pār mani, lai virs zemes taptu zināms tavs ceļš, un visām tautām taptu zinām tava palīdzība un svētība. Mana dvēsele teic to kungu un aizmirst, ko viņš man labi darīs. Viņš piedod visus manus grēkus un dziedē visas manas vainas. Tas kungs ir slavēts dienā, viņš nes mani. Manā ģimenē nav neviena burdena. Man ir lēnīga mēle, un tā ir dzīvības koks. Man ir līgsmas sirds un līgsmas vaigs. Mans laipnais skats iepriecina manas sirdi, un mana labā vēsa atspirdzina man kaulus sirdi un pašus kaulus. Manā mutē vienmēr ir laipnīgas runas, tās ir kā meduskāres, kas nomierina manu dvēseli un atspirdzina manus kaulus kā zāles. Un tagad 91. salms. Es dzīvoju visaugstākā patvērumā un mītu visu varenā ēnā. Es saku uz to kungu, mans patvērums, mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Tu mani glāb kā putnu no ķērāja cilpas un pasargā no iznīcinātāja mēra. Tu mani sedz ar saviem spāniem, zem taviem spāniem es esmu paglābts. Tava patiesība ir mans vairogs un manas bruņas. Es nebīstos nakts briesmu, nec bultu, kas dienas skraida, nec mēre, kas tumsā lien, nec sēgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu 1000 man krīt blakus un 10 000 man pa labo roku, taču mani tas neskar. Ar savām acīm es skatu un redzu, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tu, kungs, esi mans patvērums. Esmu izraudzījis tevi par visaugstāko, sev par aizsargu, un nekāds ļaunums man nenotiek, nec kāda nediena tuvojas manai teltī, jo tu sūti man savus eņģeļus, mani pasargāt visos manos ceļos.
Tu mani uz rokām nesi, lai mana kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un nodzēm es varu staigāt, es saminu ļaunās lauvas un čūskas, tādēļ, ka es esmu tev stipri pieķēries. Tu mani izglābi, tu mani paaugstini, jo es pazīstu tavu vārdu. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausi, tu man esi klāt bēdās, tu mani izraudi no tām un sev godā. Un tu man dod ilgu mūžu un parādi man savu pestīšanu. Jēzus, tu sūti savu vārdu man dziedini. Tu mani izglābi no bojājies. Tu, kungs, vienmēr man palīdz. Ar tevi, kungs, man viss labi izdodas. Dievs, tavas liecības man iepriecina un sniedz man padomu. Dievs, tu mani pasargā no melu ceļiem un dāvini man savus baušļus. Dievs, tu mani turi pie dzīvības pēc savas žēlastības un es sekoju tavas mutes liecībām. Dievs, tu turi mani pie dzīvības pēc savu vārdu. Un es turu, Dievs, tavu vārdu savā sirdī, tie man piešķir ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Es nepaļaujos uz savu prāta gudrību, bet domāju uz tevi, kungs, visos manos ceļos, un es neliekos sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīstos tevi, kungs, un vairos no ļauna. Tās ir zāles manai miesai, kas dziedina un atspīdzina manas kaulus. Es neatmetu tas, kungs, man piešķirto mācību, un apguldamies, es no kā nebīstos, bet saldi guļu. Es dzirdu, Dievs, tavu vārdu un saņemu manas tēvs tavas pamācības. Es neatmetu tavus baušus, es tos turu un es dzīvoju, un es uzklausu tevi un iegaumēju tavu runu, un mans dzīves gadu skaits kļūst jo liels. Es cieši turos pie pamācības, neatkāpjos no tās, saglabāju to, jo tā ir mana dzīvība. Es ievēroju tavus vārdus, un mana auss noliecas tavai runai pretī. Es neļauju tiem izslidēt no manas apziņas un redzes loka, no redzes aploka. Es saglabāju tos savā sirdī, jo tā ir dzīvība man un zāles visai manai miesai. Es bīstos tevi, kungs, un tāpēc vairoju savas dzīves dienas. Pāri visam es sargāju savu sirdi, jo no turienes nāk mana dzīvība. Mana cerība ir vienīgi uz tevi, kungs. Tu esi man dzīvības koks. Es bīstos tevi, kungs. Tu esi man dzīvības avots. Man ir laba un mierīga sirds. Tā ir manas miesas dzīvība. Un man ir priecīga sirds, un tās ir kā zāles. Esmu paēdināts ar savu lūpu augļiem, un esmu pildīts ar savas mēles sasnieguma augļiem. Nāve un dzīvības tā manas mēles varā. Es runāju dzīvību sniedzošus vārdus un saņemu dzīvību un veselību savā miesā. Jēzu Kristu, tu uz sevis esi nesis manas slimības un uzņēmies manas sāpes. Tu tiki Dieva sists un nomocīts manis dēļ. Tu tiku man pārkāpumu dēļ ievainots un manas vainas un netaisnības dēļ ievainots. Mans sods tika uzlikts tev, un ar manis nopelnītajām un tev uzliktajām brūcēm es esmu dziedināts un darīts vesels. Tagad man ir pilnīga veselība manā miesā. Mans Dievs, tava griba ir īstenota uz zemes, kā tā ir īstenota debesīs. Debesīs nav slimība, tāpēc es neesmu slims uz šīs zemes. Jēzu, tu uz šīs zemes nebija slims. Jēzu, tu esi manī, tava dzīvība plūst manī. Kā tu biji pasaulē, tā es esmu šajā pasaulē. Esmu vesels, kā Jēzu, tu biji vesels uz šīs zemes. Jēzu, tu sagrāvi visu vēlnu darbus, kas ir slimības un miesas vājības, tāpēc visi vēlnu darbi manā miesā ir sagrauti, man pieder pilnīga veselība Jēzu Kristu. Ar saviem vārdiem es esmu taisnots. Man ir Jēzus Kristus ticība, jo Jēzu, tu atrodies manī, un tu esi mans ticības iesācies un pabeidzējs. Es runāju savu slimības kalnu, un tas paklausa maniem vārdiem, pārvietojas un pazūd. Man pieder autoritāte un spēks par visām slimībām, un es tām pavēlu atstāties, un tās paklausa maniem vārdiem. Es uzlieku rokas slimajiem, un tie kļūst veseli. Es ticu, Dievs, visiem taviem apsolījumiem, un visas tās lietas man ir iespējams, Dievs. Un visi tavi apsolījumi man ir jā, jo Kristus ir samaksājis cenu par tiem visiem. Es ticu, ka visas šīs lietas, ko es saku, īstenosies. Es ticu, ka visas lietas, ko es lūdzot vēlos, esmu jau saņēmis, un es tās saņemu. Visu, ko es lūdzu Jēzus vārdā, Jēzus dara, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Kad es lūdzu pēc kaut ko Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, tu pats saki, ka to darīsi. Jēzu, tu saki, ka to darīsi.
Tēvs, tu mīli Jēzu Kristu un sniedz viņam visu, ko viņš lūdz. Tēvs, tu mani mīli tāpat, kā tu mīli Jēzu un sniedz man visu, ko es tev lūdzu. Visa vara debesīs un virs zemes tiek sniegta Jēzum Kristum. Man ir ticība, Jēzu, tava vārda spēkam un autoritātei, un savu tavu vārdu es esmu darīts pilnīgs un vesels. Svētais gars, tu uzcēli Jēzu Kristu no nāves, un tu mīti manī. Tu, kas uzcēli Jēzu Kristu no nāves, tāpat darbojies šodien un sniedz dzīvību manai mirstīgai miesai caur savu garu, kas tagad mīt manī. Es ar savu muti apliecinu tevi, Jēzu Kristu, par savu kungu un savā sirdī ticu, ka svētais gars tevi ir uzmodinājis no miroņiem, un es staigāju dievišķā veselībā, jo savā sirdī es ticu taisnībai, un manas mutes apliecība pārvēršas dziedināšanā un veselībā. Mana veselība plūs no manis, un manī atklājas tā kunga godība. Tas kungs man sniedz veselību un dziedināšanu, un man atklāja miera un patiesības pārpilnību. Es sēju garā, un garā novācu mūžīgu dzīvību. Es sēju veselību un dziedināšanu ikdienas savā fiziskajā miesā novācu dziedināšanu. Tu, Jēzu, esi uzvarējis sātanu un izzādījis visas viņa varas un spēkus, un viņam vairs nav nekādas varas manī. Jēzus vārdā man ir spēks pār vēlmu un visiem slimības un nespēka sēšanas nodomiem un darbiem. Mans Dievs, tavs vārds ir tuvu man, manā sirdī, manā mutē, tas ir ticības vārds, ko es izsaku. Es ticu, Dievs, ka tava griba ir tāda, lai man labi klājas, lai man būtu pilnīga veselība, atbilstoši tam, kā klājas manai dvēselē. Mana miesa ir svētā gara, mana miesa svētais gars ir tavs mājoklis, un manī mīt visa tava pilnība. Un es pagodinu tevi, mans Dievs, savā miesā un savā garā, kas pieder tev, mans kungs un mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šie apsolījumi, ka mēs apliecinām katru dienu, viņi darbojas uz mums, jo to Dievs ir apsolījis, tie ir Dieva vārdi. Un, kad mēs šos apsolījumus lasam, tad mēs saņemam dziedināšanu pilnīgi, kļūstam veseli. Jo Dievs to mums ir apsolījis. Un, piemēram, ja kādam ir kāda slimība, viņš lasa Dieva apsolījumus, tie runā uz viņu, un slimība pazūd no cilvēku pareiz dzīvēm. Jo Dievs to ir apsolījis, ar savu muti apliecina. Kā cilvēks nāk pie glābšanas, viņš apliecina, ka Jēzus ir viņa kungs, pareizi. Savādāk cilvēks nevar tikt izglābts, jo Bībele saka, ja tu ar savu muti, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās, Jēzus par savu kungu tiks izglābts. Tev ar muti jāapliecina. Tāpat Dieva vārds, ka mēs apliecinām ar savu muti, tā cilvēki tiek dziedināti. Paši var saņemt mājās par dziedināšanu. Lasa apsolījums. Man, piemēram, bija sirds aritmija, sirds sitās klopējās ar pārstatiem. Un tad es tikko nācu pie Dieva, es biju vasaras svētku draudzē, Stendē, netālu no tās un tādā. Un bija atbrauc mācītājs, evaņģelis Mārcis Jensīts. Viņš par manīm aizlūdz un dievkalpojumā. Es piedzīvoju svēto garu, visu, un pēc laika es atklāju, ka man vairs sirds neklopējās veselu. Bet man tie simptomi pa laikam uznāca. Man likās, ka reizēm tā kā ieklopējas. Es uzreiz pateicu, Jēzus Kristus vārdā, nekāda slimība, nekas. Jēzus Kristus brūcēs, esmu dziedināts. Ka es nepieņemu negribu to slimību, atrādīt viņu, un viņa aizgāja un vairs man nenāk atpakaļ. Es kā 2 reizes viņu tā aizrādīju, bet viņa gribēja nākt atpakaļ man tie simptomi. Bija tā kā tā, viena rīta tā kā 2 reizes ieklopējās kaut kāds slikti. Bet tā man iet tagad kā pulksnes atkal. Sirds tagad vai agrāk es mocījos uz sirdi, es braucu pie uz slimnīcām ārstēju. Ārsti nevarēja nekādu palīdzēt. Viņi teica, ka viņi jāsamierinās ar to. Viņi teica, vai ir jātaisa sirds operācija, kaut kāda kambara kaut kāda, es nezinu, kas tur. Tad es sirdī tur ir kaut kas tur jāoperē, smaga operācija riskanta. Es domāju, cik man dzīvošu, tik dzīvošu, un man dziedināja. Tad man sirds iet kā pūkstens, arī nebrauc vai gulēt vai negulēt. Agrāk es iedzēru kafiju, man sirds to mutlēt sārā. Tagad var dzert kafiju kaut vai 5 krūzītes. Jā.
Un, kad es strādāju, es biju izstāsts vienā gadījumā, kad es strādāju par zirgkopēju, es strādāju Jaunmārupē pie zirgiem. Man patīk ļoti dzīvnieki. Man arī tagad mājās ir sunīce, šēre mums ir tāds, tas paši, tu jau zini. Šēre, Staffordshire terriers tāds. Man patīk dzīvnieki, es ar viņiem vai. Un man arī zirgi patīk, un es strādāju pie zirgiem. Pa zirgkopējiem. Man tur normāla auga bija viss. Un diezgan ilgi es tur strādāju. Vienkārši man svētdienās bija atbrauc uz dievkalpojumiem Rīgā, un tad man vasarā nelaida, jo tur vasarā nebija, kas man aizvieto, jo tās meitenes, kas man varēja palaist uz dievkalpojumiem, tās brauc uz sacensībām, tur bija sporta zirgi, un nebija, kas man palaiž, un es dabūju aizved no darba, es netiku uz dievkalpojumiem. Jo man jau Dievs ir pirmā vietā. Jo zin kā ir, ja Dievs ir pirmā vietā, tad viss pārējais ir savās vietās. Kamēr Dievu ieliec pirmā vietā, viss tev dzīve sakārstots. Un es arī biju spiests aiziet no darba tikai tāpēc, ka netiks uz dievkalpojumiem svētdienās. Un tur strādāja kāda meitene, kas trenēja zirgus. Un viņai pusgadu jau bija aizskatus viena auss. Viņa nedzirdēja šo ausu. Es cik atceros, laikam tā bija labā auss. Tas varbūt nebija svarīgi. Viena ausim bija vai labā vai kreisā. Es ar šo meiteni draudzējos. Ne jau tā draudzējos. Viņa bija jauna daudz, jaunāka manī, neesmu jau pedofīls, bet es vienkārši viņu draudzējos kāds cilvēks. Draudzējos ar viņu, un mēs par visu, ko runājamies. Un viņa man izstāstīja, ka viņa ir tā auss. Es jau nezināju, ka viņa viena dzird, otra nezinu, viņam te varētu tā ievērot, ka viņa nedzird. Un viņa man stāstīja, ka viņa nedzird ar vienu ausu. Es jau gribēju teikt, ka ieieti pie no šitiem izskalots un daudz, iet pie ārsta, kā citreiz aizkrīt kaut kāds sērs, tur iet vai kas. Jāizskalo, bet man pēkšņi tā dīvaina sajūta bija, ka es viņas runāju. Tāds smagums iekšā. Un Dievu gars man, tā kā es jau kristietis biju, Dievu gars man uzrādīja, ka kaut kas jānotiek. Es viņai paskatījās acīs, ieskatījos tajā meitenē acīs un sapratu, ka viņai ir ticība tā meitenē. Ka viņai dzīva ticība, ne mirusi, bet dzīva ticība. Es viņai paskatījos acīs un es redzu, ka tā meitenē ir ticība. Viņa pat nebija kristieti, bet es jūtu, ka viņai ir ticība. Un es viņai pieskāros viņu pierēju ar roku un teicu, viņai vārds bija Lelde. Lelde, Jēzus Kristus vārdā esi dziedināta. Es vienkārši tā pateicu, un par viņu nonāca Dieva spēks, un viņa tika dziedināta tajā brīdī. Viņa bija tik pārsteigta, viņa saka, un priecīga. Viņa sāk dzirdēt ar abām ausīm uzreiz. Bet viņa jau nebija kristieti. Un viņa sāk domāt, vai es neesmu kaut kāds burvs vai dziednieks. Es viņai teicu, nē, ka es esmu tāds pats cilvēks kā viņa. Vienkārši atšķirība tā, ka man pieder glābšanas ar Jēzus Kristu. Es teicu, ka man pieder glābšanas ar Jēzus Kristu, un es viņai centos izskaidrot. Paskaidrot, kad mēs nožēlojam savus grēkus un pieņemam Jēzus Kristu par savu dzīves kungu un glābēju, tad mūsos iemājojas, teica, Dieva gars, svētais gars. Mēs kļūstam par Dievu bērniem, un caur kuriem svētais gars izpaužas. Mēs esam kā kanāli, kā instrumenti Dieva rokās. Jebkurš kristietis, tu jau arī, Nikolai, uzliec rokas stimēm un ceļās viss no ratiņiem un tiek dziedināti. Un viņi tika arī ķidināti, es viņai to visu izskaidroju, vai viņi tur daudz saprat vai nesaprat, es pēc tam aizgāju no to darbu, es tagad neesmu viņas saticis. Bet viņi tik dziedināti. Es nezinu, vai tā auss viņai bija aizskatus kaut kāds sērs viekšā vai kas, vai viņai, bet viņa atplica vaļā un sāk dzirdēt. Viņa tik priecīgi, bet viņa tā... Un tā es šodien arī esmu izskatījis savu sirdi un sapratis, ka manī nav nevienas svētā gara dāvanas. Bet zinu, kas pa lietu, bet svētām garam ir visas 9 dāvanas. Un viņš ir manī. Un tagad es saprotu, ka vienkārši esmu kanāls, ar ko svētais gars darbojas. Pats jau mēs neko nevaram. Tas jau ir Dievs, kas darbojas ar mums. Mēs jau paši neesam nekādi dziednieki, mēs esam parasti cilvēki. Tādi kā katrs ir viens. Mēs jau neesam Jēzus, neesam kaut kādi. Mēs vienkārši esam Dieva instrumenti. Svētais gars darbojas caur mums. Un, ko es vēl gribēju pateikt? Es gribēju pateikt, ka jums arī tā, ka katram cilvēkam ir brīva vieta sirdī. Katram cilvēkam
brīva vieta sirdī. Un, ka mēs dzīvojam bez Dieva, mēs cenšamies šo vietu ar kaut ko aizpildīt. Pareizi? Mārtiņ, klausies, tas tev svarīgi. Katram cilvēkam ir brīva vieta sirdī. Un, kad tu dzīvo bez Dieva, tu cenšies ar kaut ko aizpildīt šo tukšumu sajūtu. Pareizi, tev tāds saka tukšums. Man arī tā agrāk bija. Mēs mēģinām, ar ko mēs aizpildīt. Ar alkoholu mēģina cilvēki, ar cigaretēm, narkotikām, dažādām kārībām. Nav tā, ka gribās aizpildīt, kaut kas visu laiku trūkst. Man, ka es nebiju ar Dievu, man visu laiku kaut kas trūkst. Tāda vajadzēja uz ballītēm iet, tā vajadzēja beigas ar narkotikas un dzeršanas un visāds. Gribu, nezinu, kāpēc visu laiku, un jau vairāk gribu aizpildīt, lai tas tukšums vien vairāk paliek. Nevis mazāk, no rīt pamostas atkal kaut kas gribās, un visu laiku kaut kas nav labi, un visu laiku. Un nekad nav labi. Tad tas pamaz, un tad sēž pie, tā kā puikas, un sēž pie datora, ko man darīt? Man vispār nav tāds jautājums, ko man darīt. Man kā liekas, laiks pamaz, man visu laiku ko darīt. Viņiem visu laiku nav ko darīt. Nu, ko lai darīt? Dators vai cigaretes vai kaut kāds. Cilvēki jau nav jēgdzīvi. Tāpēc, ka tas tūkšums, un tu nezini, kā viņu aizpildīt. Mātiņ, tu nezini, kā viņu aizpildīt. Un, kad tev tur nav Dievs, tu mēģini visā viņu aizpildīt. Un nekas nenotiek. Un sirds paliek vien cietāk, bieži vien augstā, tā ciet. Un kāpēc tā? Kāpēc tāds tā ir? Kā mēs visādi cenšamies šo sirdi piepildīt ar visām šīm pasaules baudām, bet sirds paliek vien tukšāk. Jo, zini, kāpēc tas tā, Mārni, klausies, kāpēc tas tā? Ka tā brīvā vieta ir domāta vienīgi Dievam. Cilvēks ir radīts tā, ka viņam tā brīva vieta viņā ir, un tā ir domāta Dievam. Tā ir paredzēta vienīgi Dievam. Es izstādīšu piemēru. Piemēram, mēs nevaram ielikt kāmīt, piemēram, suņu būdā, pareizi? Un ceriet, ka tur būs viņam piemērot apstākļi, pareizi? Vai otrādi, suni mēs nevaram ielikt tādā kāmīšu būdī. Tas nekām nederēs, jo sunim ir paredzēta būda, bet kāmītim ir būrītis. Tieši tāpat ir ar mūsu sirdīm. Mūsu sirds tukšums nav paredzēts visām šīm pasaules mēsliem un tām kārībām, ar ko mēs cenšamies viņus piepildīt. Bet tā vietiņa ir paredzēta Jēzum. Tas ir svētajam garam. Šodien svētais gars šeit zem. Jēzus caur svēto garu šeit. Un tad, kad mēs ielaižam Jēzu savā sirdī, tad atkal tā vietiņa kļūst silta, atmaigst un tiek piepildīta. Un tajā vairs nav tukšums. Mātiņ, kad tu pieņem Jēzu, kad ielaiž tādā vietā Jēzu, tad tev sirds pilnīgi piepildās un tev tas tukšums vairs nav. Tev vairs nevajag meklēt savus izspriedus kaut kādās tur atkarībās, kaut kādās narkotikās, kaut kādās alkohola. Tev vajag meklēt kaut kādu. Tev vairs nevajag. Bet tas ir svarīgi, ja tāpēc tos vietiņu piepildīt. Un mums ir svarīgi piedzimt no augšņas katram. Piedzimt no Dieva gara. Jo Jēzus Nikodēmam teica, tev jāpiedzimt no augšņas, lai iemanto debesu valstī. Kā mēs varam piedzimt no augšņas? Kā tur tagad jau es piedzimt, kā to jau jaunu piedzimt? Piedzimstam mēs tad, kad mēs nožēlojam grēkus un pieņemam Jēzu savā sirdī. Un tad, kad mēs to pieņemam ticībā, tad mūsos iemājos svētais gars. Dievs tā viss ir sakārtojis, tā viņš ir izdarījis. Un tad, kad mums iemājos svētais gars, tad mums šī vietiņa tiek piepildīta, un vairs šis tukšums nav sirdī. Un tad mūsu dzīve pilnībā izmainās. Mūsu iekšējais cilvēks izmainās. Mūsu iekšējais cilvēks pilnībā. To viss ir izdarījis Jēzus dēļ mums. Tāpēc viņš nomira pār mums nomira. Jēzus par mums nomira, lai mums būtu pieejams ceļš uz debesīm. Jo nekā mēs citādāk nevaram tikt uz debesīm pie Dieva tikai caur Jēzu Kristu. Viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība, vienīgais ceļš uz debesīm. Un tikai, kad mēs piesaucam Jēzus Kristus vārdu, tad mēs tiekam izglābti. Jo Jēzus Kristus vārdā lūdzas visi ceļi, kā debesīs tā ir zemes. Jēzus Kristus vārdam ir īpašs spēks. Un Jēzus Kristus īstenībā, kā es teicu, mājo savā vārdā. Jēzus pat nav jāmeklē debesīs, pat nav jāmeklē šeit uz zemes. Viņš mājo savā vārdā. Tikko tu pasaki Jēzus, Jēzus ir šeit. Tikko redzēji, izsaka vārdu Jēzus, iet tramvajā, piemēram, un pasaka Jēzus. Cilvēki paliek starpības. Viņi
no viņi sāks kautrēties. Viņi grib pēc, ja Jēzus atnāk, un cilvēkiem paliek kauns, ka viņiem nav. Kas ir Jēzus, tie būs priecīgi, o, čau, tie, kas nav viņiem, tur paliek kauns. Viņi paprāvē pasaka, viņiem visai, to var pateikt, vienalga, ko cits vārds, viņiem nereaģēs, jo pasaka Jēzus, viņi visi paliek sarkani, tie cilvēki. Nav ievērojis, kad tu runā par Jēzus, kaut kādā visreiz izmainās, viss tāda kaut kāda starp, kad tu runā par kaut kādām pasaules, viņi nemaz nedzird, ko tu runā. Pasaka Jēzus autobus, es pārbaudīju, man puikas askin uz otru galu, viņiem paliek kauns, ka es pasaku Jēzus, viņi reiz pjūks autobus, paliek sarkani. jā, kauns no Jēzus. Tāpēc, ka, ja nav cilvēks piedzīmes no Dieva, kas ir kristieši, tie uzreiz pametīs ar roku, Moseja, nav tā, tie, kas pasaulē, viņi paliek sarkani. Mēs arī braucam vakarā vēli no Rīgas uz Tālsienu ar autobusu, un es ar vienu sarunājos, ka cilvēks sāk uztraukties, sāk nervozes palikt. Viņiem tas vārds Jēzus ļoti, jo tas Jēzus, viņš kā tu pasaki Jēzus tā, viņš ir šeit, un viņš reiz, nē, cilvēki jūtās. Paprāvē, izprāvē, tu redzēsi. Es nemeloju tā īstenībā. Paprāvē, pasaki Jēzus, aiziet brauksim mājās, pasaki Jēzus, tu redzēsi cilvēki. Uz tevī paskatīs, vai domās, ka tu esi dīvains, vai domās, ka tu ir gauts. Ar citus tu vārds pateiks, viņi pat nedzirdēs, bet tu vari stāstīt visu ko par narkotikām, par dzēršanu. Vienmēr neklausās, ko tu runā. Pasaki Jēzus, tad viņi reaģēs. Nav tā, Kristē? Vienalga kāds vārds, es saku, viņi pat nedzird to. Citi man stāv blakām autobusā, viņi runā par visādām lietām, visādām tur izvērtībām. Cilvēki nemaz nedzird, ko viņi tur runā. Pasaka Jēzus, un es visu. Nav tā, Egar. Paprāvēt. Un tā kā, lai mēs piecīgi no augšas, mums ir jāpieņem Jēzus. Un tad, kad mēs pieņemam Jēzus, tad mūsu dzīves izmainās. Ja mēs tiekam atbrīvot no slimībām, un ja mūsu sirdī nav piepildīts ar Jēzu, tad tā slimība atnāk atpakaļ. Saprotat? Mēs izdzenam ļauno garu, un ja nav tev piepildīts ar svēto garu, ja tevī nav Jēzus, viņa, zin kā, jaunais gars apstaigā visu apkārt, paskatās, mums paņem vēl 9, cik tur bija tos jaunos garus? Cik? 7, un atnāk atpakaļ un ienāk ar visiem 7 vēl vairāk tev sliktāk vēl paliek. Tāpēc jāpiepild ar Jēzus, jāpieņem Jēzus, lai nebūtu vēl sliktāk mums. Un tagad es teikšu grēku nožēlas lūkšanu, un jūs vienkārši atkārtojat. Nav jānāk priekšā nekas sēdz uz savā vietā, mātiņa atkārto, piedzīmes no augšanas, un svētais gars iemājos tevī, un dzīve tev izmainīsies, iekšējais cilvēks izmainīsies uz visiem laikiem. Man tā bija. Es biju pēdējais narkomāns, biju bandīts, un nezinu, kā es pieņēmu Jēzu. No rīta pamodos. Debesis zilāks, kokiem lapas zaļāka, zālītes zaļāka, saulītes spožāk, tik laimīgs, es jūtos tik priecīgs. Es domāju, kas tā mani? Visu laiku es no rītiem pamodos tāds drūms, pelēk, un tā dzīve bija tāda, un jāmeklē narkotikas, un tur bija jābūt, kā es pieņēmu Jēzu atbrīvoju man. Nav viss. Un līdz šai dienai ir pagājuši 8 gāja kaut kur, ka es pieņēmu Jēzu. 9 mēs? 9 varbūt tevi. Un reizi nav neuzpīpēs, nelietos narkotikas, pat neinteresē viss šitos kārības. Man tie Jāņi, zin, tu man ir Dievs sirdī, man ir katru dienu Jāņi. Zin, tādi Dievs priecīgi. Nevajag uguns, kurā lekt iekšā un dedzināties. Un papards ziedu meklēt. Man ir sieva, es esmu laimīgs. Man nevajag citas sievietes meklēt kaut kāds pa pasauli, tad skaidrīt. Nekā pasaulē viena sieva apnīk, ņem nākoša, atkal nav mīlestība beidzas, pēc kāda atkal nākoša mīlestība beidzas. Un mēs, kad atticamies visu mūžu vienīgām uz visu laiku, un uzticams ir pareizi. Uzticams esi. Vienreiz skatījos draugos, bija tāda anekdota. Draugu vakar skatījos, tur stāv mācīties priesteris, un viņš lasa, zin, tie salauzājās pārīts, salauzājās, un tur teica, gan priekos, gan bēdās būsim kopā līdz nālēm mūs šķirs. Un tur viena meitene stāv malā, tāda nofotogrāpēta. Es esmu nāve. Zini, tāda nāve, tāda baļot, tāda seksīga, tāda kaisīga meitene nofotogrāpēta. Un tagad jāprecas, tad tas vīrs skatās, un viņa līdz nāvē mūs šķirs, tad viņa ir nāves. Kas viņš šķirs, zin, tā anekdota. Līdz nāvē mūs šķirs, tā meitene, es esmu nāves. Jūs izšķiršu.
bet tā arī ir. Cilvēks acis ieraugāt smukāks sievieti, viņš izšķirās. Domāju, es vairs nemīlu savies, es mīlu tās. Viņš izšķirās un pēc pusgada atkal tā apnīk un atkal citi ierauga vēl smukāk un atkal gribās šķirties. Viņš saka, es nemīlu šitās, mīlu tās un tā tik viņš šķirās. Nu jā, bet mēs nešķiramies, kad tie, kas viņam Jēzus, tie nekad nešķirās. Mēs mīlam savus sievas ļoti. Dievs mums tā dod, un mēs mīlam, un mums nevajag citas sievas. Es biju Ukrainā 2 reizes koledžā. Vienreiz bija sievas, vienreiz pagājušais bija viens pats koledžā, es biju viens pats. Man nebija sieva līdzi. Un bija skaists ukrainieks, tur gāja pa priekšu paigāju. Un man svētais gars, viņš saka, kur tu lūdzi? Es sāku daudz skatīties. Neiekāro, tev nebūs iekāro, tā redz, cits. Labi, čau. Es saku, nē, svētais gars piedod, es neskatos vairāk. Es paskatīties drīkst, viņš saka, te neiekāro, viņš neiekāro. Paskatīties, neiekāro, tev mājās ir sieva. Labi, viss kārtībā. Tā ir Dievs palīdz, mums tik vaļā. Ja nebūtu es ar Dievu, tad būtu, opā, nezinu, kur būtu. Jau kaut būtu iekšā vakarā. Tātad, teiksim, grēku nožēlas lūkšana, bet no visas sirds jāsaka. Jo mēs, savā sirdī ticēsim un mūtu apliecināsim. Nepietiek tikai, ka mēs pasakām tā. Jāpasaka no visas sirds. Teiksim, dārgais kungs Jēzu. Mātiņa atkārt arī tu. Dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī, manā dzīvē un piedod manus grēkus. Atbrīvo mani no visa ļaunā. Paldies, Jēzu, ka tu izlēji savas dārgās asins un nomiri par mani. Un es ticu, ka tu esi augšām cēlies no mirušajiem un esi dzīvs. Piepildi mani ar svēto garu un maini manu dzīvi. Es visiem apliecinu, ka es esmu izglābts, ka es esmu ceļā uz debesīm, jo manā sirdī tagad ir Jēzus. Ik viens, kas šo grēku nožēlas lūkšanu noskaitīja, tas kļuva par Dievu bērnu, un viņa sirdī tagad mājo svētais gars, Jēzus Kristus ar svēto garu. Un viņš ir jauns radījums Jēzu Kristu. Viss, kas bijis vecā dzīve, viss ir piedots. Viss, kas ir bijis jums, tas ir piedots. Viss, ko te esi darījis, tev vairs nav. Kur tur spēlē atcēs? Viss, tas ir piedots, tev vairs nav. Tev tās viss ir izdzēsts, tu esi jauna, tev viss sākās jauna dzīve. Pareizā, viss ir piedots. Es biju narkomāns 15 gadus, man piedeva viss Dievs. Es vairs neesmu, man nekad nebūšu tāds. Visa kāda dzīve, vecā dzīve, ko tik nedarīja, viss ir piedots. Pareizā? Viss ir piedots. Mātiņa, tagad tev viss ir piedots. Noskaitīja grēku nožēlas lūkšanu. Viss, tagad ir piedots. Viss, ko tu darīji vakar vai aizvakar, ko tu pīpēji, viss ir piedots un tu esi jauns radījums. Un vairāk tev nevajag pīpēt, nevajag neko. Viss jauns radījums. Nav ko bendēt savu miesu. Tas ir svētā gara mājoklis tagad. Tas ir svētā gara mājoklis tagad. Tā kā Dievs maina mūsu dzīves. Dievs, kad izmainīja manu dzīvi, es kļuvu pavisam citādāks cilvēks. Es sāku kalpot Dievam, es apsolīju. Kad es gāju priekšā pieņemt Jēzus Kristu par savu kungu glābēju, es Dievam apsolīju. Ja tu mani atbrīvos, ja tu mani dziedinās, es tev kalpošu visu atlikušo mūžu. Un tā es kalpoju Dievam, visu savu atlikušo dzīvi, es tad kalpoju. Daru visu, kas manos spēkos, ko es varu, kā es saprotu, ko es māku. Daru, lasu Bībeli un lūdzu Dievu. Mums vajadz katru dienu arī censties lasīt Bībeli katru dienu. Censties uzmēs. Parunāt ar Dievu, lūgt Dievu, sarunāties ar Dievu. Jo viņš ir dzīvs, viņš ir svētais gars ir dzīvs, viņš ir persona, viņš ir dzīvs, viņš nav kaut kāds vējš vai kaut kāds, viņš ir persona. Viņam ir jūtas, viņam ir, jo Bībelē, tas viss ir rakstīts Bībelē. Pareizi gāja. Neapbēdiniet svēto garu, pareizi. Bībelē rakstīts. Neapbēdiniet. Ka mēs darām kaut ko sliktu, mēs apbēdinām. Viņam sāp slikts, ka tu dari sliktas lietas. Ka tu ej kaut kur mātiņu, ka tu ej kaut kur pīpēt, vai kur, piemēram, svētam garam sāp. Viņam sāp. Viņš viss Dievs mīl katru cilvēku, katru ikvienu.
Un viņš grib, lai visi cilvēki dzīvot normāli dzīvi, lai nebojāt sev. Viņš jau mums radīs, kāpēc, lai mēs sabojātu sevi, ne? Viņš jau negrib, lai mēs sabojātu. Dievs ir Bībele, Dieva vārds, kāpēc, lai cilvēki labāk dzīvot? Dievs jau ir labs, viņš jau grib cilvēkiem labi. Nekā cilvēki domā, ka kristieši kaut kādu reizē. Bet viņi nesaprot, tāpēc, ka tums ir mīļāk par gaismu. Kāpēc cilvēki nenāk daudz pie Dieva? Viņi izvēlās tums darbus. Jo tums ir mīļāk par gaismu. Kur ir gaisma, tad tums nevar pastāvēt. Pareizi. Kā mēs, piemēram, atnākam, es izstādīšu, piemēram, atnākam šeit uz šito telpu, ja? Te ir viss tumšs, ja? Mēs ko daram? Ieslēdzam gaismu. Kur tums paliek? Pazūd. Tā arī, ka mums ienāk svētais gars. Mums pirms tam bija tums, kad ienāk svētais gars, viņš ir gaisma. Viss tums pazūd. Viņi vairs nevar. Kur ir gaisma, tur tums nevar pastāvēt. Pareizi. Un kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva? Tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, Jāņa evaņģēlijā 3. kaut kur nodaļā 18, 19, vai palasītos pāns. Es tad nemeklēšu, nelasīšu, tur rakstīts, ka kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva, jo viņiem tumsas darbi ir mīļāk nekā gaisma. Pareizi arī. Un tāpēc cilvēki nenāk pie Dieva. Un viņiem liekas, kur viņi, kāpēc jānāk mums pat. Man meita arī, viņa dzīvo ārzemēs, Īrijā. Cerams, ka viņi neklausās, nepārņem. Viņi neklausās, viņi tagad neklausās. Jo viņa man saka, es negribu tagad, jo es gribu padzīvot to tā rītīgi, priecāties tur par kafejnīcām, un kur viņi tur par vāriņiem, un bojā savu veselību, jau izšķīrusies no savu draugu, bērniņš jau tur ir sadalīt, jau viss dzīve ir sagandāt, viens vīrietis bija, nu ir cits, un tik dzīvo. Es pie Dievs man nevajag vecumdienās, padzīvošu tā rītīgi vecumdienās. Ka viss dzīve jau būs izpostīt, viss būs gan bērns palicis bez tēva, bez kopību. Tā ir. Un tāpēc brīnās cilvēkiem dzīves izpostīts, veselību sabojāt. Nav tā kā man mamma. Viņa ir Dieva un viņa dzīvo vairāk, ka viņai pār 80 gadu. Viņa dzīvo un pēc tam priecājas un nemaz nebaidās nomirt. Viņi zina, ka viņi būs debesīs. Tie cilvēki, īstenībā tie cilvēki arī, kas, es gribēju pastāstīt, tie cilvēki arī, kas nav ar Dievu, viņi baidās arī no nāves. Tāpēc, ka viņi zina, ka nomirs, ka kaut kas labs nebūs. Es tad nebaidos, es zinu, ka es nomiršu, man vēl labāks mājas būs. Es no nāves es nebaidos. Jo, kad es ātri izstāstīšu, kad es biju slims no sirdi, ja, ka es stāstīju, ka man bija slims sirdi, es vairāk reizes nokļuvu slimnīcā vairākas reizes. Un vienreiz nokļuvu slimnīcā, man bija tik slikti. Es domāju, tūlīta manim ir beigas, tūlīta manim ir beigas. Es domāju, un man tas terapeits sēdēja pie gultas un turēja man roku. Un man sirds stājās, nost melns bija gar acīm, es pat jūtu tādu nāves garšu. Un zinātu, man bija, es nebija ticīgs. Man zinātu, bija nāves, bailes man sākās. Nenormāls kristēļus bailes. Jo es zinu, es jūtu iekšēji, ka es nomiršu, kaut kas manim labs nebūs. Es nebūšu tur, kur vajag nokļūt. Es jūtu, es nebūšu, un tad zinu, ko es darīju. Es vēl nebiju ticīgs. Es teicu, Dievs palīdz man. Es nezināju, ka tāds Dievs, es ticēju pētiķiem un tiem evolūcijai ticēju, Darvina teorijai es ticēju. Es skolā mācījos par Darvinu, kad ir cilvēki radušies no pētiķiem. Tā kā es domāju, ka mēs esam no dzīvniekiem, ka mēs esam dzīvnieki, es domāju. Jo pētiķi ir dzīvnieki, es domāju, ka cilvēki ir dzīvnieki. Es tā domāju, man skolā tā mācīja. Un es tiešām, bet kad man bija palikt slikti, es teicu, Dievs izglāb man, Dievs izglāb man. Es teicu, Dievs, kur es beigu? Es saku, kā? Es jau neticu Dievam, kāpēc es tā saku? Jo nav jau pie ko vairs griezties, pareiz, ka tu mirsti. Tev, ja, visi cilvēki, visi ateisti, es vispār nav ticīgi, ka viņi mirst, visi sauc pie Dieva. Viņam nav kas viņš teikt. Paklausies, kā aizies slimnīca, nevis neticīgākais cilvēks, ka viņam nāk pēdējā stundiņa klāt, pat Darvins esot sauc pie Dieva. Es tā īsti nezinu, bet esot cilvēki dzirdēju, tādas informāciju, ka pat Darvins, kas izdomā tā teoriju, pēdējā brīdī esat sauc pēc Dieva, pēc Jēzus Kristus. Tā kā Mārtiņ, tu zini, ka Dievs ir reāls un ka bez Dieva mūsu dzīve ir nekāda jēga nav dzīvē. Šķiramies, darām visādas mēslus un netiekam vaļā un tā kā ienāk Dievs tavā sirdī, Jēzus, ienāk svētais gars, viss viņš atbrīvo. Un tev negribās. Nevis to, ko tu nedari vairs, bet viņš jau atbrīvo tev. Pareizi, Aiga. Negribās vairs to darīt.
Nevis to, ka tu piespiedi to nedarīt. Tu nepiespiedi, tev vairs tas negribas. Svētais gars, viņš runā, viņš iekšēji runā. Tā vieta ir domāta svētajam garam. To es arī šodien jums gribēju pateikt. Visu mēs ticam, ka ik viens, kas šeit atnāca, tiks pilnīgi brīvs no visām lietām, kas viņi ir saistījuši, par ko viņš ir cīnījies, ar ko viņš ir cīnījies. Un tic, ka ik viens būs brīvs un ik viens būs piedzimis no augšienes, un viņa dzīve būs pilnīgi izmainīta. Un viņas dzīvē būs Jēzus Kristus. Viņš lasīs katru dienu Bībeli un lūgs Dievu. Un būs pavisam cita viņa dzīve. Būs laimīgs, mīlestības pilns un nedarīs otram ļaunu. Zin kā ir? Mums jau tagad tik divi bauši, vēl ir mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Ja tu mīli Dievu, tu jau slikti neko nedarīsi pareizi. Un ja tu mīlēsi savu tuvāko, tu jau otram ar pāri neko nedarīsi pareizi. Ja tu nekāds mīli, tie jau slikti neko nedara. Ja tu mīli cilvēku, tu jau viņam negribēsi viņu apzakt, vai negribēsi viņam kaut ko atņemt, vai tā kā mīlestība pār visam. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī, sargu un vada. Jēzus Kristus vārdā, amen.